Izskatās, ka mēs esam dzīvajā, jā. Sveicināti visiem, kas mums pievienojas. Noteikti arī paies pāris minūtes, līdz visi interesanti mums pievienosies. Bet, šodien mums ir jau otrās atvērto durvju dienas tiešraidē. Un šodien esam aicinājuši ciemos pie mums divus ļoti īpašus viesus, kas mums vairāk palīdzēs izprast par biznesa augstskolas turība, uzņēmējdarbības programmām un par uzņēmējdarbības virzienu kā tādu. Un līdz ar to mums šodien ciemos ir biznesa augstskolas turība rektore Zane Driņķe un arī uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Evija Kļave. Varbūt jūs vēlaties pāris vārdos, pāris teikumos sevi vēl kādā veidā iepazīstināt? Jā, šodien ir tā diena, kad lielākā daļa no docētājiem saņēma tādas studentu atsauksmes, studentu viedokli par savu darbu. Jo mums ir ārkārtīgi svarīga atgriezeniskā saite no studentiem, mēs tam tiešām rūpīgi sekojam dažādos veidos, un tas varbūt stāstu par to, jo tas tā ļoti, ļoti svaigi, un jāteic, kā ir. Es domāju, nevēlti mēs ar Zani šobrīd šeit sēžam, jo tās atsauksmes ir iedvesmojošas, tādas, kas mūs iedvesmo turpināt, un ja mēs vēl pirms kaut kādām pāris dienām domājam, jāpārskata tur tā kopējā lekciju slodze, nodarbība, kas un ko darīt, bet tad, kad tu saņem to atgriezenisko saiti, tas ļoti iedvesmo un ir skaidrs, kad ejam uz priekšu ar vēl lielāku jaudu, un mums ir ļoti liela plāna tieši uz nākamo studiju gadu, kā padarīt studentam studiju laiku vēl interesantāku, vēl saistošāku, vēl vairāk viņu ieraujošāku tajā visā procesā, jo pie mums students un docētājs pasniedzējs mēs strādājam tādā lielā partnerībā. Viens ar otru, jo gan pasniedzējs ir tas, kurš var, protams, daudz dot studentam, bet ticiet man, mēs tikpat daudz saņemam no jums pretī. Nav ko piebilst, tevī tik labi izklāstīja šī brīža sajūtas, jo tiešām mums jau galvenais ir students un galvenais ir no studenta saņemt to atgriezenisko saiti. Un tajā mirklī, mēs varam nekautrēties, palapoties. Mēs abas šodien saņēmām tiešām vislabākos novērtējumus. Un ļoti daudz komentārus, tiešām ļoti daudz par saviem studiju kursiem un savu studiju procesu. Un tas iedvesmo iet tālāk. Un mums arī sestdien izlaidums jau atkal. Un tas ir atkal, ballītē. Bet tas ir atkal kaut kāds, tāds posms, kas ir noslēdzies un kur mēs varam izbaudīt to rezultātu, kas ir sasniegts. Bet, runājot par to, mēs neapstājamies, tieši otrādāk, mēs ejam tālāk, mēs arī sakojam līdz, kas notiek pasaulē, un līdz ar to mums ar Eviju arī ir daudz bijuši sarunas, kā padarīt šo studiju procesu modernu, atbilstošu, arī piesaistot dažādu vecumu cilvēkus, jo mums augstskolā ir dažādi, arī ar dažādām profesijām cilvēki, kas jau ir apguvuši, nāk pie mums papildus prasmes iegūt un šo kompetenci paaugstināt. Līdz ar to, tas vadīšana kā process, vadītājs kā līderis, šīs ir tās, ja tā var teikt, tie top tās lietas, kas gan ir nepieciešams katrā organizācijā, gan mums kā cilvēkam, kā personībai ir nepieciešams tādas. Tāpēc mēs vēl jau vairāk uzsveru liksim uz šo prasmju attīstību dažādās programmās un līmeņos, lai mēs varētu teikt, ka turības absolvents ir ne tikai pieprasīts darba tirgu, viņš ir darba devējs, viņš ir kompetents un efektīvs darba devējs. Un to arī pierāda mūsu absolventu sasniegumi, un mums tiešām ir patiesi slepnums un gods redzēt absolventu tiešām panākumus gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Tas sirdi silda. Noteikti. Un arī studiju laikā, man liekas, iespējas pie mums ir tik milzīgi daudz, gan praktiskās iespējas, arī jau atklāt savu uzņēmējdarbību, piemēram, biznesa inkubatorā, kas mums ar ļoti aktīvi darbojas tieši uzņēmējdarbības vadības studenti. Varbūt jums ir kāds komentārs tieši par biznesa inkubatoru? Jā, arī tur mums šobrīd ļoti, ļoti aktīvi, intensīvi strādājam, jo ir ieceres jau no nākamā studiju gada uzsākt
tā ļoti intensīvi pirms inkubācijas programmu, jo biznesa inkubators mums ir arī tas, kurš ir tāds atbildīgā struktūra vienība, kāds turētājs par jaunu biznesa ideju radīšanu, un katru gadu turībā notiek biznesa ideja hackathons, kurā ir piedalās gan vidusskolēni, gan studenti, ne tikai no turības. Mēs aicinām iesaistīties no visas Latvijas jauniešus, jo, kā mēs zinām, kvalitātes viens no lielākajiem priekšnoteikumiem ir konkurence, un pēc mēs arī sekmējam šo te konkurenci, bet lai students un dalībnieki, kas hackathonā piedalās, jau būtu sagatavotāk un vēl jaudīgāk, un pēc tam mūsu valodā runājot tiešām tikt izšautas biznesa idejas, kuras tālāk jau inkubācijas programmas ietvaros var tikt tālāk slīpētas, un ja tās tiek izkristalizētas līdz tādai pakāpei, ka turības eksperti novērtē to, kā tādu dzīvot spējīgu biznesa ideju, tad ir iespējams saņemt arī diezgan nopietnu grantu šīs biznesa idejas īstenošanas uzsākšanai. Un tātad, jā, tas lielais jaunums ir, kā mēs iesim, kā saka, klajā gan ar pirms inkubācijas, gan pēc inkubācijas programmu, un hackathons, kas tiek organizēts janvārī, tātad ir tāds šis te tāds starp posms, tāds benchmarkings šim te procesam, jā. Bet, protams, ka biznesa inkubators arī līdz šim dažādos veidos darbojas. Tā ir tagad uz tām inkubācijas programmām uzlikt varbūt tādu uzsvaru, jo tas ir ar tāds briestošs jaunums, bet mums ir brīnišķīga un ļoti jaudīga mentoru asociācija, kas ir arī piesaistīta biznesa inkubatoram. Tas nozīmē, ka pie mums studējot, tik viens students faktiski var iegūt atbalstu no vairāk, tagad neļauj man lūdzu samaloties, Turpat 80 mentori visdažādākajās jomās, un turībā studējošiem šīs mentoru konsultācijas ir pieejamas bez maksas. Es mēdzu teikt, tie ir cilvēki, kur stundas likme ir 100, 200 un pat daudz vairāk eiro, ja? Tad šeit tā viņi ir apsolījuši un apņēmušies, un tiešām to arī ar prieku dara, ja? Sniedz šo atbalstu. Protams, mēs arī ejam arvien vairāk uz to. Tas notiek jau, bet, kā es saku, vēl lielākā mērā ejam uz to, ka mūsu students, kas pie mums studē uzņēmējdarbību, biznesu, viņš ne tikai iegūst šīs zināšanas un prasmes, bet viņš faktiski iziet no augstskolas ar savu uzņēmumu. Bet piebildīšu, nemaz citādāk jau nevar būt, jo mūsu visi virzienu vadītāji, kas ir dekāni, savas fakultātes vai programmu, tā teikt, turētāji un kontrolētāji, tā arī var teikt, ir visi darbojošies dažādos uzņēmējdarbības veidos, ar dažādas nozares, ja tā var teikt, guru, un tā ir mūsu pievienotā vērtība. Mēs nemaz citādāk nevaram sasniegt to rezultātu, tā ir tā praktiskā darbošanās ar dažādām metodēm, dažādos veidos, dažādās programmās, kurās pats dekāns jau tev ir klāt kā advokāts vai komunikātors vai uzņēmējs vai turismu guru vai IT cilvēks, ja, kas tiešām pārzina to visu no tādas precīzi praktiskās puses. Manuprāt, tas ir milzīgs iegūms arī. Es kā students noteikti ļoti novērtēju to, kad pasniedzēji nāk ar savu tiešām personīgu atdevi, un tu redzi, ka viņiem no sirds patīk to darīt, un viņi grib to nākamo, to profesionāļu paudzi tā kā izaudzināt un iemācīt viņiem visu nepieciešamo. Un bieži vien arī diskusijas izvērš nevis kā tikai vienkārši lekcijas, bet bieži vien tiešām diskusijas savā starpā starp pasniedzēju un studentiem. Un te es nevaru noturēties, ja man gribas vēl par divām tādām foršām lietām pastāstīt, kā mēs strādājam. Tā viena lieta, tīpaši maģistrantūras līmenī, bet, protams, arī jau bakalaura studiju līmenī, tie, kuriem jau ir tā darba pieredzes, ejot auditorijā, vienmēr arī tā pie sevis tā novēroju, man tā atziņa ir, ka man priekšā ir ne tikai 20 studenti, jaunieši, bet arī profesionāļi un organizācijas. Un tā ir tā pieredzes apmaiņa. Ja mēs kaut kādu jautājumu raugāmies, kādas ir tās šī brīža tendences, kā tas varbūt ir no teorijas viedokļa, mēs uzreiz to varam pārspriest, diskutēt no ļoti daudzām dažādām perspektīvām, tieši tā arī no dažādiem sektoriem un tā tālāk. Un es ātri pabeigšu vēl vienu lietu, un redzu, ka to arī man grib vēl papildināt. Tad par to ekspertīzi, jā, tad no vienas puses tā viena lieta ir, ka mums docētāji ir eksperti, bet tā otra lieta ir, ka mums arī šiem docētājiem, kur vienlaikus ir arī ļoti aktīvi savās nozarēs, ir ārkārtīgi plašs
kontaktu tīkls. Un, ko mēs darām, mēs tiešā veidā iesaistām tātad nozarēs esošos ekspertus, līderus, profesionāļus, iekļauties studiju procesā, nāk klāt nodarbībās, nākt ar saviem problēmu gadījumiem. Tur ir brīnišķīgs piemērs arī Zanai Pau pastāstīt par patiesībā pat vairāki. Sadarbība ar uzņēmējiem, par maratonu, es gribēju teikt, jā. Arī tāda viena metāda, ko es arī savās lekcijās vadot, to es stāstot arī par savu pieredzi uzņēmējdarbībā un darbojoties arī citās organizācijās, mums bija viena tāda ļoti spilgta sestdiena, kurā pusotras stundas laikā pie mums viesojās 9 vieslektori, respektīvi 9 ļoti zināmi uzņēmēji, kas tādu vieslekciju maratonu izskrēja cauri, kur studenti varēja gan uzdot jautājumus, gan arī diskutēt par iespējams arī problēmām, kuras pēc tam vēlāk risināt, un pēc tam arī kontakti tika veidoti. Tieši tāpat ir vēl viena tāda bija, mēs arī turpināsim, es domāju, arī šāda tipa lekcijas, kur, teiksim, ja studenti vai studenta grupa prezentē kādu savu jaunu vai kādu startup biznesa ideju, tad patiesībā mēs uzreiz varam pieslēgt klāt cilvēku, kas potenciāls investors varētu būt un kam jau varbūt ir interesi par to biznesa ideju, viņš arī pasaka savu to verdiktu, tas dar vai nedar, būs, nebūs, ja. Tad šī tāda interaktivitāte, ja, tajā visā procesā, kas ir, jo es vienmēr saku, nesēdiet mierā, tur nav nekā interesanti, līdz ar to mūsu arī studiju process ir gan dinamisks, un mēs ar to arī lepojamies, jo tas tiešām dod rezultātu un dod to nepieciešamo, to gaidīto vai tādas no tā studenta, ja, ka mēs tiešām varam arī sajust, kā, teiksim, tai bakalauru procesā, tas 4 gadus, kā tas students mainās arī pa tiem gadiem, ja, un kāds ir tas pienesums, kāds viņš atnācis ir šeit, un kļūst par mūsējo, un kāds viņš ir absolvents. Un vēl viena lieta, kas noteikti jāpiemina, tā ir tā atgriezeniskā saite. Es arī pati esmu turību maģistros mācīsies un absolvējis, un ar turību saslimst. Ja tu tādā pozitīvā, ja turībā esi iestrēdzis, tad tas ir uz ilgu laiku, jo tu gan tad turības studiju laikā vari atvērt uzņēmumu vai dibināt kaut kādu jaunas idejas vai vadošos amatos strādāt, un tad attiecīgi arī jau pēc tam kā docētājs tu atgriezies un vai doktorantūrā, un šis ir tas diezgan tāds plašs loks, ko šeit var darīt, arī tas spektrs no tiem piedāvājumiem, bet tas ir arī process, kas ļoti daudziem turpinās ilgi un ilgi. Tā kā, tas ir ok, atgriežas, tas jau ir tas rādīt. Jā, protams, jā, tas jau parāda to, ka šeit ir labi, šeit ir patīkami. Jā, mēs esam, kā saka, trakiem pieder pasauli. Tieši tā. Tev bieži vien var redzēt, ka cilvēki atnāk bakalauros, paliek uz maģistriem, atnāk arī, kā jau Zana arī pateica, paliek par pasniedzējiem, tālāk aiziet doktorantūrā. Tā kā, tādi tiešām ir ļoti daudz mums studenti bijuši. Un, atgādinu visiem, kas skatās tiešraidē, ja jums ir vēlme uzdot kādus jautājumus mūsu rektorai vai uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekānei, sakarā īstenībā ar jebko, kas saistās ar biznesa augstskolu turību, droši varat uzdot, un it īpaši, ja jums ir konkrēts jautājums par kādu no uzņēmējdarbības vadības programmām, kas sevi iekļauj uzņēmējdarbības vadību, finanses un grāmatvedību, mārketingu un tirdzniecības vadību, loģistikas vadību un maģistrantūrā arī vairākas programmas. Uzņēmējdarbības vadība un biznesa psiholoģija un cilvēku resursu vadība. Jā. Un mums ir arī koledžas līmeņa programmas un arī filiāls, kurās ir grāmatvedības kvalifikācija iegūstam un tirdzniecības vadītāji. Tirdzniecības speciālistu kvalifikāciju iegūstam. Tā kā 3 filiāls Talsi, Liepāja, un Cēs. Jā, un tā kā tas arī ir vēl tāds, manuprāt, pievienotā vērtība, ka šīs te programmas, dažas no programmām ir pieejamas arī reģionos. Tas ir ārkārtīgi arī būtiski, ja mēs runājam par laika resursu, kas ir jāpatērē kā tā loģistikā. Protams.
Un runājot par studiju programmām, noteikti ļoti daudziem ir jautājums skatītājiem, vienmēr ir īpaši vidusskolāniem, kas tad īsti man ir jādara, lai iestātos kādā no mūsu programmām? Kādi ir tie nosacījumi? Pirmais un galvenais nosacījums ir gribēt studēt un vienkārši gribēt darīt, gribēt izzināt, gribēt piedzīvot, gribēt pieredzēt, jo šeit ir aizgājuši tie laiki, kad ir docētājs pasniedzējs stāv priekšā, stundām ilgi runā, students kaut ko mēģina, fotografēt, izmisīgi pierakstīt. Nē, pie mums šādi vairs nenotiek. Mums ir nodarbības ārā, mums ir brīnišķīgs pagalms. Atceros pagājušā gada septembri, kad bija ārkārtīgi vasarīgs laiks, tad ļoti daudz nodarbības vienkārši notika pagalmā. Mums notiek nodarbības uzņēmumos, mums notiek nodarbības arī biznesa inkubatorā. Tad mēs esam tādā ziņā ārkārtīgi elastīgi, tāpēc, tas jautājums, Artur, atgriežoties, kas man ir jādara, ir vienkārši jāgrib. Un tad jau tās iespējas tīri tehniskās ir ārkārtīgi dažādas. Arī tur mēs piedāvājam jums ērtāko veidu, vai jūs to darat tiešsaistē, caur mājaslapu, vai jūs labāk, protams, ir atnāciet pie mums, mums ir virkne arī klātienē atvērtās durvis, bet jāsaka tā, mums atvērtas durvis ir katru dienu. Un tā ir tāda vēl viena mūsu citādības pazīme, jo mēs arvien vairāk esam pārliecināti ka mēs esam citādāks augstākās izglītības nesējs un piedāvātājs, un kas pie mums ir citādāk, viens no lieliem tādiem būtiskiem aspektiem ir tas, ka mums ir pat tiešām individuāla pieeja, kas nozīmē arī individuālu sarunu, uzklausīšanu, atgriezenisko saiti, reaģēšanu, un tā ir ārkārtīgi liela atvērtība un pieejamība. Dekāni ir pieejami. Kas ir dekāns? Dekāns ir fakultātes vadītājs. Viņš tā kā pārauga to, lai visi justos, kas studē un strādā fakultātē, augstskolā, vienkārši justos labi un lai visiem notiktu un visiem būtu gandarījums. Jo, protams, arī tie, kas mēs šeit esam turībā, tā ir vieta, kur mēs pavadam lielāko daļu savu laiku un dzīves, un tāpēc te ir jājūtas labi. Un radot šo labo vidi, pie mums labi jūtas arī students, un mūsu durvis ir atvērtas, mūsu docētāju durvis ir atvērtas. Mums, nav nedēļām ilgi jāpierakstās, lai varētu iet risināt kādu jautājumu, kur varbūt nav savstarpēji izdevies, atrisināt uzreiz, droši. Es piebildīšu par to, paldies. Es piebildīšu par to atvērtību. Mums notiek lekcijas arī sestdienās, un mēs te pavadam laiku arī sestdienās, bet par to atvērtību runājot, tas nav tikai tad, kad mēs nākam viens pie otra, ka mums ir problēmas, jo es pēc savas pieredzes varu teikt, ka mēs esam izveidojuši jau tādu šo te mūsu iekšējo sistēmu, ka pie manis, piemēram, nāk arī tāpat teju padzert un vienkārši parunāties. Un izrādās nav arī problēmas. Vienkārši ir arī kaut kādas lietas, kas, kaut vai par dzīvi jāparunājas, vai jāpasaka, ka ļoti šeit patīk studēt, piemēram, kas arī nav mazsvarīgi to mums dzirdēt, ka mēs mēģinam arī to pozitīvismu, tālāk projicēt tomēr uz to. Mums pietiek daudz negācijas, bet šeit mēs tā kā mēģinam tomēr sasniegt rezultātu ar tādiem pozitīvām metodēm un tādu arī šo te mikroklimatu un vidi radot to. Tā ir, manuprāt, ļoti būtiska lieta, lai varētu arī šīs zināšanas saņemt un sev pilnveidot arī kā personību. Jo tā atvērtība arī, manuprāt, dod to drošības sajūtu un to drošo vidi. Ja? Un mēs saprotam, ka, lai tu varētu tieši tā attīstīties arī kā personība, tas ir ārkārtīgi būtiski. Bet tad, lai pieteiktos studijām, mājaslapa, nāciet uz vietas, mums ir kolosāls studiju informācijas centrs, kur jums atbildēs uz visdetalizētākajiem jautājumiem, cits starpā, kāds līgums jūs piemērots, kura studiju atlaidi jums ir atbilstoša, studiju kredīts ir pieejams, un, tā kā viena no manas profesionālās darbības jomām ir konfliktu risināšana, un tad negribējās vienkārši par konfliktiem runāt, bet, tas ir tāds mazais triks, kad ir jāsaka, bet vietā pamēģiniet lietot un.
Ja? Un mans mīļš tāds teiciens ir, ka nav nekā labāk par tieši atklātu un cieņpilnu sarunu. Un šo tiešo atklāto cieņpilno sarunu tieši arī par to, kā uzsākt studijas un kā vislabāk izvēlēties, arī noteikti pie mums jūs varat atrast. Nākot tīri tehniski uz studiju informācijas centru, bet nāciet uz atvērtām durvīm, uzdodiet tagad jautājumus un nāciet vienkārši ikdienā pa durvīm iekšā un jautājiet. Jo, kaut kāda iniciatīva ir jāuzņems, ja? Man tāds vēl viens teiciens ir, ka viņas maizstāt iespēju dejo ar tiem, kas uzkāpj uz deju grīdas. Jā, tad uz tās deju grīdas jāuzkāpj. Bet par programmām, kad ar to runājām, mēs vienu no programmām maģistrantūras varbūt tā skaļi nenosaucām, bet man noteikti gribētos to pieminēt, ir publiskā pārvalde. Jā, un es došu tev iespēju to arī izvērst. Jo mūsu biznesa augstskolā Turība studēt nāk un dalīties pieredzē un iegūt vēl zināšanas un prasmes nāk ne tikai tie, kas grib darboties privātajā sektorā un tur jau darbojas. Ārkārtīgi liela daļa mūsu studējošo ir arī no publiskā sektora, no pašvaldības organizācijām, iestādēm, arī patiesībā no nevalstiskā sektora, no nevaldības sektora, jo šīs vadības prasmes ir, absolūti noderīgas, tieši tā mums ikvienam. Es ļaušu tālāk stāstīt tev par tiem ieguvumiem, ko biznesa domāšana var ienest publiskajā sektorā, publiskajā pārvaldē, jo faktiski arī tava pieredze, tīri tava profesionālā, ir vienkārši fantastiska, lai demonstrētu, kā publiskais ar privāto var miedarboties un kā, teiksim, biznesa domāšana, uzņēmējdarbība var būt arī palīdzoši tajā publiskajā sektorā. Jā, šis tāds ļoti apjomīgs jautājums, protams, jā, bet mums ir maģistra programma publiskā pārvalde, publiskās pārvaldes efektivitāte. Ja tā var teikt, tas ir tāds, manuprāt, tieši šobrīd ļoti aktuāls vispār, ja tā var teikt, gan izglītības platformas jautājums, uz kā mēs varam pakāpties, lai tiešām kaut ko labāk darītu, jo mēs redzam, kas notiek ārējā telpā un pasaulē un nav tik viennozīmīgi, un pasauli mainās, un mums ir jāmainās līdz, tas skaidrs ir, bet ar ko tad mums jāmainās? Mums jāmaina savu domāšanu, saucamais mindsetas prāta uzstādības ir jāmaina. Un es esmu tā, ka par 1000% pārliecināta, ka biznesā apgūtās prasmes ir tieši nevis jākorelē, bet tiešām jāienes tajā publiskās pārvaldes vadīšanas procesos. Arī to arī pierāda mums pietiekami daudz absolventi, kas ieņem arī augsts amats valsts pārvaldē, bet šī programma tiešām ir vērsta uz efektivitāti, uz domāšanas maiņu, uz līderību, uz procesu pārvaldību, un es arī šajā programmā pati dalos, jo es tā kā esmu arī ar otru kurpi valsts pārvaldē šobrīd pieredzi iegūstu arī, un līdz ar to tas ir ārkārtīgi svarīgi vēl jo vairāk uzsvērt to, ka mums tā biznesa domāšana, tā saimnieciskā domāšana ir jāienes arī valsts pārvaldē, lai tai sabiedrībai kopumā nestu labumu. Tie ir tādas lielas tēmas, par kurām mēs runājam, bet šajā maģistra programmā mēs uzsvaru liekam jau uz konkrētām metodēm, kā to panākt, kā to rezultātu panākt, arī ar dažādiem digitāliem rīkiem, digitālo komunikāciju, komunikācijas vadību, strateģisko komunikāciju, krīzes vadību, risku vadību, kas tajā arī ietilpst, un tā tālāk tā projām. Tā kā, šis, manuprāt, šobrīd šī programma ir viena no aktuālākajām, ne tikai Latvijā, bet tas ir vispār jau stāsts par tādu pasaules redzējumu un uz to, kā vispār notiks mums tālāk attīstība pasaulē, gan pa reģioniem, gan valstu starpā, gan ļoti svarīga lieta ir sadarbība, kā mēs veidojam sadarbību, un tieši tāpat ir par biznesa diplomātiju, kur mēs iekļaujam šajā te arī maģistra programmā un lietišķā etiķeta, un šīs lietas ir tiešām tik būtiskas, kas prevalē ļoti bieži pār tādām, varbūt tādām pamati finansēs, kas arī ir svarīgi, jo ir jāpārzina, jo vadītājiem ir jāpārzina visas šīs lietas, bet tas šobrīd mēs arī aktualizējām šo programmu un pilnveidojām un dažādiem studiju kursiem. Tā kā es ļoti ceru, ka tas būs noderīgi priekš tā, lai mēs varētu arī šo Latvijas valstu padarīt varbūt daudz laimīgāku, ne tikai labāku.
Un es vēl šajā kontekstā gribēju papildināt par to, ka maģistrantūras programmām uzņēmējdarbības vadībā mums ir arī specializācijas. Un ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka tās jau ir tādas, šīs specializācijas jau fokusējas, piemēram, uz veselības aprūpas vadību, sporta vadību, izglītības iestāžu vadību. Mums šobrīd arī ir vesela grupa, kura sastāv no cilvēkiem, kas strādā vispārējās izglītības iestādēs, tie ir skolu direktori, tie ir mācību pārziņi, kur grib arī ienest šo absolūti svaigo, moderno vadības stilu vispārējā izglītībā. Ja, un, protams, tur ir sava specifika, mēs nevaram ņemt 1:1, un tas nav arī mūsu nolūks un mērķis, absolūti ne, lai arī nav šis pārpratums, ja, bet tiešām veidot tā kā to sinerģiju, to pievienoto vērtību, ko ir iespējams integrēt veiksmīgi publiskajā sektorā, lai viņš paliek arvien efektīvāks. Ņemot vērā specifiku, jā, un tieši tāpēc arī ir tās jau specializācijas, kuras ir ārkārtīgi būtiski. Veselība, izglītība, jā, tās ir parasti divas no bāzes lietām, kuras arī mēs viens otram novēlam dzimšanas dienās, jā. Izklausās, ka pa visu ir padomāts. Protams. Mums tad tāds jautājums ir ienācis. Vai ir iespējams apvienot darbu ar studijām? Diezgan vienkārši jautājums, bet, manuprāt, tāda netik vienkārši atbilde. Jā. Komplicēti jautājums ir, es tagad no savas vērtību prizmas skatos, un kad es biju arī studenti, jautājums ir par to, kādu rezultātu vēlēs sasniegt. Jo, protams, ka mēs neiedosim šeit pilnībā visu, un to recepti mēs precīzu neiedosim un vēl neuztaisīsim kādu vietā. Bet to virzienu, kurā pašam ir īstenībā jārokās iekšā un dziļāk, to mēs noteikti iedodam, un tad ir jautājums, cik tu pats tad dziļi tālāk vēlēs gan to pētīt, gan to attīstīt, tās ir tādas, filozofiskas lietas, ja, bet es teiktu, protams, ka var savienot, visu var savienot, ja ir tā gribēšana, kā Evija teica, jo mēs zinām, ka mums arī ir studenti, kur ir mammas un tēti ar bērniem kopā sēž un mācās vienā solā. Mums bija mamma ar dvīņiem, kas absolvēja maģistra programmu, un vīri ar sievām nāk sestdienās kopā mācās, un ģimenes atrod viens otru. Tā kā tas ir jautājums par to, cik tu pats esi mērķiecīgs sasniegt šo konkrēto rezultātu. Tas ir arī viss. Un no savas puses mēs iedodam arī tādu tīri tehnisku atbalstu šim, ja? Gan piedāvājot dažādus formātus, ja ir runa par bakalaura studijām, tās ir iespēja gan studēt pa dienu, gan vakaros, gan arī tas, ko mēs saucam neklātieni, bet nepārprotiet, tas nenozīmē, ka jūs studējat attālināti, lai gan arī to jūs varat darīt, ja? Bet tas nozīmē, ka jūs apmeklējat nodarbības piekdienu vakaros un sestdienās, kas ir absolūti savienojums ar darbu. Protams, esam ļoti labi apzināmies ka arī darbi ir dažādi. Un vēl viena lieta ir tas, ka visas mūsu auditorijas ir aprīkotas arī ar aprīkojumu, kas ļauj visas nodarbības vienlaikus translēt arī tiešsaistē. Ja? Tā kā ir iespēja arī būt klāt nodarbībās tad, ja esat komandējumos, saslimuši vai vēl kāda ķibeli ir notikusi. Jā, mēs, protams, motivējam nākt klātienē arvien vairāk un vairāk, un būsiet mūsu studenti, uzzināsiet, kā mēs to motivējam, ja? Jo mēs esam arī pārliecinājušies, jo arī mēs nesam, protams, atbildību par to, lai tas rezultāts būtu kvalitatīvs un lai tas studiju process būtu efektīvs, un efektīvs studiju process var notikt tad, ja tas ir klātienē, bet katrā ziņā labāk ir būt klāt tiešsaistē nekā neatnākt nemaz, un dzirdēt, un redzēt, un piedalīties. Ja? Tā kā apvienot patiesi var. Šis vēl papildināšu par to apvienošanu. Kas ir tas, kas palīdz apvienot? Mums tās studijas, studiju darbi, kas ir gada noslēgumā, vai tāpat maģistra darba, bakalaura darba, diploma darba, kas ir jāraksta, tur ir nosacījums to rakstīt par konkrētu organizāciju, vai par nozari, vai par konkrētu keisu, vai par konkrētiem risinājumiem kādā no sektoriem. Un tas palīdz, ja tu strādā jau, vai tu meklē jau kaut kādu jaunu
jaunu savu izaicinājumu, tev palīdz jau šie darbi tev palīdz to nostabilizēt, vai arī attīstīt kaut ko jau kaut kādā vidē, kurā jau tu strādā vai darbojies vai gribi attīstīties. Un tas nāk līdzi ar darba gaitām jau vai tāpat ir ģimenes uzņēmumi, kuri arī, teiksim, mums ir tiešām ļoti daudz bijuši ģimenes un vēl projām mācās cilvēki, kas ģimenes uzņēmumus attīsta vai dibina un ir nepieciešams tās prasmes, nezinu, biznesa plāniem, Eiropas fondu apguvējiem tā tālāk. Tā kā tas arī jāņem vērā, ka ir, tajā mācību procesā tu ienes to praktisko tik tālu, cik tevi tas nepieciešams, lai tu pats varētu kaut ko arī labāk darīt konkrētai organizācijai, piemēram. Un vienlaikus tas, par ko Zana tikko runāja, tas ir arī ārkārtīgi motivējoši. Tas to gribēšanu padara lielāku, tāpēc, ka ir redzama jēga tam, ko es daru, ko es pētu, ir redzama jēga tam, ko es daru, tā studiju darbā vai konkrētā studiju kursa kādā uzdevumā, jo es risinu konkrētas problēmas, es izzinu konkrētus procesus, cita starpā tos, kuros es jau esmu bijis līdz šim iesaistīts, bet es jau ar pavisam citu redzējumu varu uz tiem paskatīties. Tā. Jā, tad mums tā arī ir bijuši tādi pāris komentāri un jautājumi, bet es viņus pacentīšos apkopot. Attiecīgi, tad kā studentiem studiju laikā ir iespēja saņemt šo te praktisko pieredzi no savas nozares vai no savas sfēras? Protams, mēs piedāvājam dažādas prakses iespējas, jau obligāto praksi no pirmā mācību gada, mums ir arī starptautiskās iespējas, bet kā šis izpaužās tieši uzņēmējdarbības vadības fakultātē? Es tagad tādā kopsavilkumā pateikšu burtiski pa punktiem. Tad pirmkārt, mūsu docētāji ir arī ar pieredzi darbā nozarē. Tas nozīmē, ka viņi sniedz ne tikai teorētiskās zināšanas, bet visas teorētiskās zināšanas viņi burtiski filtrē caur savu praktisko pieredzi. Tad viņi ienes savu pieredzi. Plus viņi pārzina metodas, kā arī ienākt, pārnestā nozīmē, ienākt tajā studiju procesa saturā tām pieredzēm, kas sēž auditorijā. Kā es teicu, tīpaši maģistrantūras līmenī, ja tās ir tie reizēm nerad jau 20 uzņēmumu, kas auditorijā atrodas. Tas ir numur viens, kā tas notiek pašā procesā. Numur 2, tas, par ko runājām tiešraides sākumā, tad, ka mums nākamais gads ir pasludināts vēl lielākā mērā par tādu pārmaiņu gadu, ko tas nozīmē? Kādā ziņā pārmaiņu gads studiju procesa kontekstā? Ka mēs vēl lielākā mērā kā līdz šim integrēsim pašā studiju procesā, tas ir nozīmē no nodarbības uz nodarbību praktiskās lietas. Aicinot gan docētājs pat jau netik daudz kā vieslektorus, bet jau tiešām iesaistot kā līdz docētājus nozaru profesionāļus, studiju kursa, tā satura apguvē, plus variējot arī ar šīm te metodēm ar vien lielākā mērā. Praktiskā pieredze treškārt ienāks, mēs šobrīd aktīvi strādājam arī pie tā, lai atbalstītu arī savus docētājus šo dažādo jauno metožu apguvē. Viena no tām ir problēma balstīt mācīšanās, un ko tas nozīmē? Tas, ka nozīmē, ka konkrētās problēmas mēs tiešām apzinām no uzņēmumiem, vai uzņēmējs pats arī iesaistās studiju procesā, viņš ir klātesošs un līdzdalīgs tajā, kā konkrētā problēma tiek risināta. Un tad kā tas izpaužās? Sāks jauns studiju kurs. 1. 2. nodarbība ir sadarbība vairāk ar vadošo docētāju. Tāpat tur ir praktiskie uzdevumi un vingrinājumi. Un tad jau kaut kādā brīdī tad iesaistās patiesībā jau kursa īstenošanā arī uzņēmums, vai tā ir arī uzņēmēja grupa ar konkrētām, kas piedāvā šīs te konkrētās problēmas, un tālāk jau tā problēma pie tās problēmas tiek strādāts, un caur šīs problēmas risināšanu students apgūst konkrētās tēmas, konkrētos procesus, jau sadarbībā docētājs, uzņēmējs, praktiķis un pats students. Jā, šis jautājums tādā ziņā ļoti, ļoti labs jautājums un interesants ir, bet mums tā ir tā ikdiena, jo mēs esam visi arī praktiķi, mēs neesam tikai akadēmiķi, to Artur zini, un tas ir tas
Tā jau ir tā pievienotā vērtība. Mēs nekad neviens nestāvēsim auditorijas priekšā runājot par to, ko mēs paši neesam piedzīvējuši vai nezinām, caur to teorētisko prizmu, vai arī pateiksim, nē, šī teorija tā nestrādā, jo tagad ir tāda, un tagad 21. gadsimtā ir šāda pieeja, un es izmēģināju to, tas tagad strādā konkrētā uzņēmumā. Šāda tā vienkāršot ir tā pieeja, lai mēs uzreiz varētu šīs te dzirdētās lietas vai izlasītās lietas pielietot praktiski pie visiem case studijiem, pie problēmām balstītām mācībām tā tālāk. Šis ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs uzreiz varētu šīs prasmes attīstīt. Nevis, kad mēs izējam ārā pēc 4 gadiem, un tad mēs tagad domājam, uz kuru pusi iesim, ko mēs tagad darīsim, bet patiesībā to 4 gadu periodā, manuprāt, lielākā daļa absolvē un jau ir izdarījuši pirmos soļus vai karjerā, vai uzņēmuma dibināšanā, vai jau saņēmuši, teiksim, kādus paaugstinājumus, vai teiksim, jau vadošos amatos darbojas, ka tas jau ir studiju process, jau rezultāts. Uz to mēs arī tiecamies, tas arī ir mūsu mērķis. Jā. Un tad absolvēt viņam jau ir vēl augstāk, kur tiekties. Jā, un rekā tur arī tāds, un dažādas auditorijas ir dažādi, teiksim, maģistros, es domāju, ka ir ārkārtīgi daudz studentu, kas nāk arī, kontaktēties un kontaktus dibināt, un kā es kādreiz saku, jums te holdings sanāk, auditorijā, jo ir dažādas prasmes, ir dažādas iepriekšējās izglītības iegūtas, un tas nozars ir dažādas, un tur jau veidojās jau tur jau tā prakse jau kūsā, jau ieejot tajā auditorijā, jo tur kādreiz ir par tā, jāpastāst ir vairāk tāda teorētiskās lietas vai tās pieejas, lai saliktu to praktisko, tādā vienkopā. Tātad vismaz maģistrantūrā nākt studēt var ar iepriekšējo jebkādu pieredzi. Pat ja man ir bakalaurs komunikācijā vai jebkādā citā sfērā, maģistrantūrā uz uzņēmējiem var noteikti nākt. Jā, jebkādu. Jautājums būs tikai par ilgumu, vai tas būs pusotrs gads, vai tie būs 2 gadi. Tas jautājums ir par to, kāda ir iepriekšējā izglītība iegūt, vai tas ir akadēmiskais bakalaurs vai profesionāls bakalaurs, kā atšķirās. Profesionālā bakalaurā mums ir prakse, akadēmiskajā mums nav prakse, tad, ja tā nav iegūta bakalaurā, tad maģistros tā ir, tad jāiegūst. Super. Un tad, vienmēr, kas visiem interesē, pie kā, man liekas, mēs pagaidām neesam pieskārušies, ir tieši starptautiskās iespējas. Tas vienmēr arī maģistrantūras studentiem arvien vairāk un vairāk interesē, piemēram, īsie braucieni uz nedēļu, uz 2 dažādos Erasmusos. Kādas tad šajā fakultātē ir šīs starptautiskās iespējas? Tur iespējas ir tik plašas, ka spēj tik izmantot, godīgi sakot. Un man ir jāatzīst, ka studenti arī ir aktīvi uz pieteikšanos uz dažādām valstīm, tiešām uz semestri, uz 2 semestriem, katru semestri citā augstskolā, piemēram, ja. Un ir arī dubultā diploma iespējas, tā kā tās ir iespējas, kas pirmkārt ir noteikti jāizmanto, ja ir tiešām arī maģistros iespēja un ir tā laika kapacitāte un tas resurs, bet valstis ir dažādas un programmas Erasmus ir dažādas un es vēl neesmu dzirdējis no viena studenta, kas atbrauc un teikt, ka bija slikti. Studenta dzīve. Zana pieminēja dažādas, iemetīšu ciparu, kā minimums 100 sadarbības partneri mums ir, kur var doties Erasmus apmaiņas, tātad šāda mobilitātē, neapmaiņā, mobilitātē, un tiešām var braukt arī īsajās, un arī pie mums brauc, un tad arī, kad pie mums brauc, burtiski pagājušajā nedēļā, laiks lido ļoti ātri, laikam pirms 2 nedēļām 2 īsās intensīvās programmas norisinājās tepat pie mums Turībā, kur bija studenti un docētāji no Somijas, Nīderlandes un Vācijas. Un, protams, tad arī mūsu studenti piedalās šajās programmās, tā kā tā iespējami iedarboties un būt starptautiskajā telpā, jūs varat paši, doties ārpus Latvijas, bet tā starptautiskā telpa šeit Turībā ienāk arī, mēs viņu arī ienesam gan
gan caur programmām, gan caur docētājiem, gan arī, protams, starp starptautisko studentu plūsmām. Un arī pie mums ļoti daudz brauc studenti no Eiropas valstīm Erasmus mobilitātei. Ja, un ļoti strādājam arī vairāk pie tā, lai būtu arī ar šiem studentiem kopīgas nodarbības, kopīgas aktivitātes. Mums ir arī ārkārtīgi aktīvi studējošo pašpārvalde, kas cita starpā arī rūpējas par to, lai šī starptautiskā un pasaules elpa būtu jūtama gan ikdienā, gan dažādos pasākumos. Un atkal ir jāgrib. Tie, kas grib, tie nāk, tie dara un saņem to, pēc kā ir nākuši. Noteikti. Pašpārvalde ir lieliska vieta, kur to visu iemācīties, varbūt nedaudz arī sevi pierādīt, izmēģināt ko jaunu, arī papildus studijām atsevišķi, ja kādam studentam, piemēram, interesē studējot, uzņēmēju darbību, bet vairāk painteresēties par mārketingu. Viņi droši var iet uz studējušo pašpārvaldi un piedalīties tur mārketinga daļā, tādā veidā tās prasmes attīstīt. Un, pašpārvaldē tā ir arī, kā es tur pats esmu darbojies, es vienmēr saku, ka tā ir izcila iespēja kļūdīties. Studiju laikā darboties un tiešām šajā pašpārvaldē arī nedaudz pieļaut kādas kļūdas, bet vismaz jau pēc tam iznākot no augstskolas, tad tā ir milzīga pieredze un šādas kļūdas jau tu vairs pēc tam tālāk nepieļausi, protams. Un faktiski tā studējušo pašpārvaldi, kamēr tu ievilki elpu, es redzēju, ka tu ievelc elpu, ja, tas mazais triks, kad tu vari iestrapināties. Arī studējošo pašpārvaldu un darbošanās tajā ir ārkārtīgi nozīmīgs veids, kā iegūt pieredzi un praksi un kā tiek praksa ienes studiju procesā. Tieši tā. Ja, jo ļoti daudzas funkcijas un uzdevumus augstskola deleģē studējošo pašpārvaldē praktiski pašiem darīt. Protams, ar augstskolas resursu kā lielu atbalstu. Un mums jau laiks iet uz beigām. Ļoti ātri šī saruna ir pagājusi. Varbūt pirms mēs beidzam tiešraidi, varbūt jums ir skatītājiem kāds pēdējais novēlējums. Varbūt vai kādi pēdējie atvadu vārdi no biznesa augstskolas turība vai no jums personīgi? Es varu tikai no savas puses teikt, nāciet uz turību, mācieties turībā. Es 100% jums saku, jūs nenožēlosiet. Mēs tiešām zinām, ko mēs runājam, mēs zinām arī, ko mēs darām. Un es novēlu tādu nenogurdinošu un neizsīkstošu vēlmi gribēt izzināt sevi, izzināt dzīvi, izzināt pasauli, izzināt biznesu un to piedzīvot un pieredzēt. Nepamēģināsiet, neuzzināsiet, tāpēc nāciet vēlreiz, dariet, gribiet un vēlreiz un sapņojiet lielus sapņus, un mēs palīdzēsim tiem sapņiem pārvērsties realitātei. Izcili teikts. Jā, un ja kādam no šodienas skatītājiem ir interese tiešām apmeklēt arī mūsu klātienē, ne tikai šādi online formātā, nākamās atvērto durvju dienas mums jau ir šo ceturtdienu, 12. jūnijā, 4:00. Esat laipni aicināti pie mums ciemos, izvedīsim jums ekskursijā, būs iespēja aprunāties arī ar visiem mūsu virzienu vadītājiem un arī iespējams ar kādiem studentiem. Tā kā tā ir fantastiska iespēja atnākt un apskatīties un pieredzēt mūsu patīkamo, mājīgo un labo atmosfēru. Līdz ar to teikšu visiem paldies un cerams tiekamies septembrī turības gaitiņos.